Paldies. Vēl Blumbergs kundze ir komentāri par šo. Ja nav, tad vēl viens jautājums par nodokļiem investīcijām. Bez akcijas nodokļa, kā minēja, runa ir par pievienotās vērtības nodokli. Patiesībā no uzņēmēja viedokļa tas ir vēl dīvaināka situācija no valdības puses, jo, kā mēs zinām, tad galvenā diskusija ir par pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu centralizētajai siltumapgādēji. Tas nozīmē, ka tie patērētāji, kas patērē siltumu no centralizētās siltumapgādes, viņiem būtu jāmaksā tas tarifs pieaugt attiecīgi diezgan būtiski. Kā zināms, tad centralizēto siltumapgādi pamatā izmanto tie iedzīvotāji, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, un tie nav tie turīgākie, varētu teikt, vidusslānis un varbūt mazāk turīgie. Un tas nozīmē, ka pie ierobežotiem ģimenes, teiksim, resursiem, maksājot vairāk par siltumenerģiju, viņi attiecīgi būs spiesti mazāk pirkt kaut kādas preces, pakalpojumus. Formulējam jautājumu. Tādā veidā attiecīgi valsts nesaņems šo pievienotās vērtības nodokli no kaut kā cita, kas patiesībā vēl samazinās ekonomiskas, teiksim, apriti. Jautājums ir, kāds ir jūsu viedoklis, kā risināt šo jautājumu, vai kaut kā savādāk, vai vispār jūsu viedoklis par pievienotās vērtības nodokļu izlīdzināšanu? Tur ir varianti arī citādāk. Šajā ekonomiskajā situācijā, kas ir tik dramatiska, ekonomika turpina krist vai tādā stagnācijas posmā, kad mums ir gaidām ļoti augsta ziema, šajā brīdī pacelt PVN tiem, kas ir mazāk nodrošināti, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, ir vienkārši, šis repšus plāns ir vienkārši pilnīga. Mūsu stratēģija īsi sakot, jo mazāk, jo labāk. Vēl nolaist uz zemi? Ja, nolaist, ja ir iespējams līdz nulē, protams. Ja nav iespējams? Nu tad, jā. Tas līdz 25 viss ir iespējams, protams, jo mazāk, jo labāk. Nu, redziet, es nevaru šī brīdī pateikt, kāds ir konkrētais lēmums, bet mums jāsaprot, un tas droši vien ir nākošās debatas jautājums, kādā veidā būs jāpanāk vai no budžeta samazinājums vai nodokļu pieaugums. Un tad ir jautājums, vai mēs varam panākt tādu budžeta izdevumu samazinājumu, un kurā jomā mēs iesim, tur viss brēks. Un, protams, ja gadījumā šāds nevar izvairīties no šāda pieauguma, tad viņš ir viennozīmīgi jāapvieno ar kompensējošiem pasākumiem maznodrošinātajiem, lai liela daļa no šī papildus finansējuma būtu kompensēta maznodrošinātajiem. Bet es nevaru pateikt, ka tas ir gala atbildi. Stokenberkungs. Jā, es gribētu piekrist līdzskungam. Pirmkārt, jebkura nodokļu palielināšana ir saistīta ar kompensācijas pasākumiem tieši maznodrošinātiem trūcīgiem. Ja mēs paskatāmies to filozofiju, ir skaidrs, protams, sociāli absolūti netaisnīgi būtu celt PVN zālēm, medikamentiem, jo to vairumā patērē trūcīgie vai tās personas, kurām visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Protams, no nacionālo interešu viedokļa pilnīgi nepareizi to būtu darīt grāmatām, bet ja mēs runājam par apkuri, atvainojiet, jūs vienlaikus iedodat tādu pašu stimulu, subsīdiju, ārkārtīgi neprecīzu subsīdiju jūs iedodat tiem, kas dzīvo 350 kvadrātmetru savrupmājā. Un viņam tas ietaupījums no tā PVN ir ievērojami lielāks nekā tai ģimenei, kuri dzīvo kaut kādos 40 kvadrātmetros. Jūs piedāvājums? Mans piedāvājums ir celt šo nodokli, bet šo pieaugumu iztērēt, lai atbalstītu tiešām maznodrošinātos tos cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Paldies. Laziņkungs? Manā skatījumā neaiztik nodokļu sistēmu, jo tā jau viņš pārāk liels sloks. Un nevajadzētu dalīt turīgos starp, varbūt, kur bagātāk vai lielāks mājas ar tiem, kuriem varbūt nav tik liels mājas. Nodokļus visiem vienādi jāmaksā. Tas ir paldies. Benderskundze? Es gribētu teikt, ka nodokļu politika šī gadījumā noteikti attiecībā uz apkuri ir neatbilstoši, jo parādīts jau ir, ka tagad mums ir 20% nesamaksāta izmantotā likme. Līdz ar to nākotnes variants šī ziema būs vēl smagāk. Tas nav risinājums un tas ir parādījies. No otras puses jautājums, kur tad naudu dabūt budžetā.
Es domāju, ka arī šeit ir pareizi mūsu tāds partijas nostādījums tomēr ieviest šo nodokļu pieaugumu atbilstoši ienākumiem. Vai tas ir 1000 Latvijas cilvēku, vai tas ir 1500, tas jau ir diskutabls jautājums, kas ir pēc konkrētiem datiem, bet tie ir nodokļi, kas šo situāciju stāv mazāk. Bet progresīvo iedzīvotāju nodokli. Protams. Paldies, mēs esam nonākuši pie pēdējā apli, kas drusku tika aizskarts jau iepriekš runājot par to, kur ir investīcija daļa vai cik liela investīcija daļa, ko droši vien varētu konkretizēt, tātad energoefektivitāte. Bet droši vien, ka energoefektivitātē mēs varam ietvert ne tikai mājas siltināšanu, bet to efektivitāti, kas sākas varbūt ar būvniecības procesu siltinot un beidzot ar visu patērētāju spektru, ja nu ir šie piedāvājumi sākot no mājsaimniecībām, bet, protams, nobeidzot vai varbūt sākot ar uzņēmējiem, kas tā kā ir šīs diskusijas. Lieta jāpiemina arī malkas efektīva dedzināšana. Speciālais Lumbergs kundze arī malkas efektīva dedzināšana. Jā, tā ir skaitā. Raujam vaļā, Lazdiņkungs sāk šāpuli. Energoefektivitāte noteikti, kad ir nekavējoties jāpārskata pieejamās programmas, kas attiecās uz siltināšanu, jo 50%, kādu šobrīd pat bankas nav gatavs finansēt. Ir jābūt investīcija bankai, kura varētu finansēt 90% struktūra fonda līdzekļiem, būtu pieejams siltināšanas projekts, kas tiešā mērā vissvarīgākais ir iedzīvotājiem tarifu. Samazinot siltuma zudumu, varētu samazināt tarifu. Tālāk energoefektivitāte vēl ko var izmantot. Tas, manuprāt, ir redzējums, kas ir citās valstīs Eiropas gāzes patēriņu. Var izmantot arī lielās saimniecības, lielās kā autobusu parkā, kā Rīgas satiksme. Viņi var izmantot gāzes sistēmu uzliekot, varētu ietaupīt gadā 20 miljonus, ja būtu izveidot savu gāzes staciju. Jo, attiecīgi, priekš savām vajadzībām, kurš iedzīvotājs gāzi var ņemt par Eiropas noteikto regulu. Un uzliekot vienu šādu staciju lielām saimniecībām vai uzņēmumiem, varētu ietaupīt ļoti lielu naudu. Norvēģijā privāti mājās stāv putekļsūcēju lielumā gāzes uzpildes stacijas un paši sev piepildu mašīnas. Tas ir 2 reizes lētāk, kā braucot lietojot degvielu. Strasgungs. Jā. Šogad burtiski pirms dažiem mēnešiem projekta atjaunotā Rīga ietvaros mēs kopā ar Aalborgas Universitātes Dānijas studentiem un profesoriem veicām tādu pētījumu Latvijā, vai ne, par energoefektivitāti, un tad mēs arī tiešām apciemojām tās ēkas, kas ir siltināts, ēkas, kas nav siltināts, un mēs saskārāmies ar tādu problēmu, ka cilvēki vienkārši, viņiem ir tik šausmīgs administratīvais, bet arī finansiālais sloks uzkrauts vienkārši personām. Ja? It kā personas būtu tās individuālas personas, kas būtu atbildīgas par valsts energo neatkarību. Vai ne? Nevis valsts, kā to parasti dara, bet gan personas un individi. Un tas ir tāds tečerisms, kas šeit mums ir atkal ielavījies, un kura rezultātā šī valsts savas politikas rezultātā ir nosiltinājusi, man liekas, ka 120 namus. Visā valsts teritorijā. Un tas, protams, ir tas, kas ir pilnīgi šokējoši. Paldies! Ar to mums 2 un drusciņa stundas ir pagājuši. Paldies visiem par dalību enerģētikas energoefektivitātes sarunā.